stāstu, kā uzglabāt šajos kastēs stieņus un vai ir svarīgi, no kādas varas stieņiem tās kastes ir. Tā, kur man šeit ir ļoti labs piemērs, tukša kaste. Sarkana kaste, oriģināli viņa bija mums no Valkambija 20 grama stieņiem. Šādi izskatās, un tad šajā kastē mums bija 25 stienīši pa 20 gramiem. Un tad, piemēram, man šeit ir 20, 10, 100 grami un 50 grami iepakojumos, un tad parādīšu, ka patiesībā, paņemot vienu šādu iepakojumu, tas viss ir par pastāvīgu zelta uzglabāšanu stāsts. Jūs varat šajā iepakojumā krāt visus savus iegādātos stieņus, un viņi satilps ļoti labi. Visiem stieņiem ir vienāds izmērs, pat Taveks viengramīgie stieņi nopērkam, palūdzam, lai pie iegādes šādu te kasti jums izsniedz. Mēs izsniegsim šādas kastes par brīvu. Tad un šādi ievietojam iekšā. Stienīca nofiksēta, smuki stāv. Nākamreiz, kaut kad pēc kāda laika, nopirkām 20 gramus, ievietojam tajā pašā kastē. Ļoti labi, viss nofiksējās un stāv, un tā mēs varam turpināt ar jebkāda veida stieņiem. Šeit man ir 10 grami, arī šovasar ir ļoti populārs stieņu veids dāvanai kāzās. Un tad jau šeit ir tāds paliels eksemplārs, 100 grama stienītim. Salikām vairāku veidu stieņus, aiztaisam vāku ciet. Un, kā redzi, viss smuki stāv, neberžas viens pret otru. Un šādi varam arī pienācīgi uzglabāt. Atceramies, ka galvenais zelta uzglabāšanas nosacījums ir kāds? Tā vai klusēšana. Varam uzglabāt pastāvīgi droši, ja nestāstam visiem apkārtējiem, es esmu nopircis zelta, mājās plauktiņā stāv, lielajā skapī, 3. plauktā, droši paslēgts. Uzglabā kārtīgi, lai nebojātu stieņu izskatu. Mums praksē ir gadījies atnāk cilvēks, kurš 100-gramīgo stienīti ir turējis makā, visas šīs te malas ir salocītas, attiecīgi šāda veida bojāts, nevis stieņus, bet pat bojāts iepakojumus mēs atpirksim, bet atpirksim par kādiem 5% zemāku cenu piemērosim tam darījumam. Kārtīga uzglabāšana ir svarīga.